Ielīgot Jāņus var arī līgojoties Grinstedes upē. Tiesa, pirmā laiva apgāzās jau pirmajās 2 minūtēs, kas seklā ūdens un siltās dienas dēļ beidzās ar jautru peldi. 45 laivotājiem 14 laivās 6 stundās bija jānokļūst 20 km attālajā galamērķī, kur saulē nedaudz apdegušos drosminiekus gaidīja svaigi cepti pīrāgi. Galamērķī, Ansāgerā, pārējie labi bija pavadījuši laiku, vērojot gaļas marinēšanas un speķa pīrāgu meistarklases, kā arī nesteidzīgi pinot vainagus. Visiem priecīgus Līgo svētkus un jautrus Jāņus! Kad ieradās laivotāji, tika kopīgi cepta marinētā gaļa. Saulē rietot, tika aizdedzināts ugunskurs. Bija arī dziesmas, taču no dejošanas nekas nesanāca, jo laivotāji vairs nebija nekādi lielie dejotāji. Latviešu biedrība Dānijā ir dibināta tikai šī gada februārī, tādēļ šī bija pirmā ielīgošana. Tikmēr Anglijā netālu no Birmingemas 400 līgotājiem pietika spēka, lai līgotu veselas 3 dienas un 2 naktis vasaras saulgriežu zaļumballē, kur jaunākajiem ballētājiem bija tikai 4 mēneši. Šis sociālā medija laiva organizētajai zaļumballē jau ir 3. gads. Tika dziedāts un dejots, spēlētas daudz un dažādas sporta spēles. Volejbols, novus, galda tenis, tautas bumba, futbols un vēl un vēl. Bija mums arī zolmaņi, kas aktivizējās paši un uzspēlēja zoli. Novus, protams, kur tad bez tradicionāla latviešu galda spēles novusa. Bija arī galda tenis galds, kas ļoti piesaistīja tieši mazo bērnu uzmanību, kam patika to ping-pong bumbiņu dzenāt uz priekšu, uz atpakaļ. Cilvēki bija tik ļoti aizņemti ar šīm visām aktivitātēm, ka pat līdz vēlai vakara stundai, kad ārā jau bija gandrīz vai tumšs, viņi joprojām vēl tur spēlēja un cītīgi komunicēja. Gan Dānijā, gan Anglijā latvieši plāno ielīgot arī nākamgad, aicinot pievienoties visus tos, kuri šogad nepaspēja. Latvieši.com speciāli RTV.